Čau, parādīšu jums, kā tikt pie nēģiem. Sākām ar to, kad ielaidām pilnīgi jaunu nēģu murdu. Iepriekšējo bija saplosījuši roņi un ūdri. Un šādu te murdu zvejnieks taisa pats un pirms ielaišanas 3 reizes uzpļauj uz veikstu. Ir daudz! Tālāk devāmies pārbaudīt vēl pāris murdus nēģu. Šeit arī satikām vienu citu brigādi, kur bija visādi zvejnieku jociņi, izsmējāmies. Un lūk, pilns spainis ar nēģīšiem. Un pie beidzamā mēs sapratām, kad ir caurums. Tas caurums bija jāatrod un jāizlāpa, lai ienākušie nēģi murdā neaizbēgtu. Tā kā zvejnieki ir lieli rokdarbnieki, par ko es biju pārsteigta. Un, protams, es uzzināju ļoti daudz interesantus stāstus par nēģu zveju. Un šeit mēs redzam, kā tiek arī iztīrīta laiva. Tā kā zvejnieki Cernikavā ir arī ļoti kārtīgi, tīrīgi, pats sevi apšļaksta. Re, kur viens grib aizbēgt, bet mēs un nēģu zveja vai savākšana ir noslēgusies, un viņš grib man iekost. Nu, paldies! Cernikavas foršākais zvejnieks. Tātad nēģi ir jāreģistrē zvejas žurnālā. Un tad tiek atdoti, pārdoti cepējiem, slavenajiem Cernikavas. Un tad jau viņi nonāk mūsu puņčos. Super! Paldies!